Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Es esmu priecīga šodien padalīties ar jums par kādu tēmu, kas jau man kādu laiku jau bija sirdī. Un tāpēc es tev saku, izbaudi šo video un noteikti abonē kanālu, nospied ikšķīt uz augšu un padalies ar citiem, kam tas varētu būt par svētību. Šoreiz es gribu padalīties par tēmu, par līdzību par pazudušo dēlu. Šo līdzību mēs esam dzirdējuši neskaitāms reizes, tie, kas jau ir gadiem kristieši, un pat nemeklējot Bībelē, es zināju, kurā vietā to atrast, jo pārāk bieži mēs esam to dzirdējuši. Bet es negribu šoreiz runāt par pazudušo dēlu. Es gribu runāt par dēlu, kas palika mājās un kas bija vienmēr tēva tuvumā. Tie ir tie kristieši, kas ir gadiem kristieši un kas kalpo Dievam, un paskatīsimies mazliet no šī redzes punkta, kas notiek ar mums, kas ir kristieši. Lasīsim mazliet no šī stāsta, no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni, un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tad viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis liksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kurš šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis, ar netiklām sievām tu viņam esi licis nokaut barotu teļu. Bet tas viņam atbildēja, pievērsīsim uzmanību šim. Dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Apstāsimies mazliet pie šiem vārdiem, ko tēvs saka. Viss, kas ir mans, ir arī tavs, un tā ir mūsu pozīcija. Dievs novērtē to, ka mēs kalpojam viņam, par to, ka mēs esam viņa bērni, bet viņš arī saka, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Mana valstība pieder tev. Tas, kas ir Dieva valstībā, tas ir tev pieejams. Un tāpēc es gribu, ka mēs paņemam šo laiku, lai iesakņotos šajā pozīcijā, ka mēs esam Dieva bērni, par to, ko Dievs mums ir sagatavojis. Dievs mums ir sagatavojis valstību, un ka mēs mainām šo domāšanas veidu, ka mēs esam Dieva bērni, ka mums pieder viss tas, kas ir Dievam. Mēs esam Dieva īpašums, bet Dievs arī ir iedevis mums jau visu, kas ir vajadzīgs dzīvei un kalpošanai. Un tāpēc es gribu, lai mēs šodien paskatāmies no šī redzes punkta, ka mēs neesam nabagi. Neesam tie, kam ir jālūdzās citiem, bet mēs varam iet pie tēva un prasīt viņam to, ko mēs vēlamies. Jo tēvs gaida, ka mēs prasīsim, ka mēs gribam svinēt svētkus, ka mēs gribam darīt kādas lietas. Un tāpēc es gribu, ka mēs šodien vienkārši ieejam šajā identitātē, ko Dievs mums ir paredzējis, un ka mēs sakņojamies tajā. Tie, kas ir Kristu, pieder šī garīgā pozīcija, šie garīgie likumi ir priekš tevis. Varbūt, ka tev ir saskarties ar to, ka jauni kristieši atnāk pie Dieva, viņi piedzīvo dažādus brīnumus, Dievs viņus svētī, un mēs, kas ilgus gadus esam kristieši, mēs nesaprotam, kāpēc mums nekas nenotiek, ka mēs dzīvojam vienkārši parastu dzīvi, un tas arī viss. Dieva plāns ir, ka mums ir pieejami visi šie resursi, tas, kas ir pieejams citiem. Tāpēc mums ir jāaktivizē mūsu ticību, jāaktivizē mūsu identitāte, tas, kas mēs esam Kristu, tas, kas mēs esam Dieva valstībā. Tāpēc šodien šī tēma, kas man sirdī tik ielikt, ir
apzinies, kas tu esi un kam tu piederi. Jo es gribu, lai tu ieraugi to, ka arī tad, kad mēs esam stāvam pretī ienaidniekam, mēs esam miesā, bet aiz mums ir liela armija, aiz mums ir pats Dievs, kas stāv, aiz mums ir Jēzus, kas stāv. Tad mēs, Kristus ir mūsu aizstāvs. Tāpēc es saku, ir šie garīgie likumi, kurus mums ir jāpielieto un kuri mums ir jāaktivizē. Tāpēc iesim mazliet dziļāk tajā visā. Es negribu teikt, ka tas, ko es runāju, tas nav tikai labklājības evaņģēlijs. Tie ir garīgie likumi. Vienmēr likums ir tad, kad divas puses tiek respektētas. Ja tu darīsi to, tad tev būs tas. Ja tu paklausīsi Dieva vārdam, Dievs tev svētīs. Ja tu svētīsi Izraēlu, Dievs tev dos labklājību. Ir daudz tādi garīgie likumi, kur mums ir jāmeklē Bībelē un tie jāpieņem, ka tā ir patiesība un jātic tam. Jo jau Dievs to ir ierakstījis Bībelē, tad tā ir patiesība. Tāpēc es vēlos, lai tu šodien ej un skaties, ko Dievs grib priekš tevis, bet tev ir jādara arī sava daļa. Ja tu staigāsi ar Dievu, tad Dievs tev svētīs. Tāpēc es tev saku, ka evaņģēlijs teikts kā labā vēsts. Labā vēsts ir ne tikai priekš pazudušiem, labā vēsts ir arī priekš tevis šodien. Labā vēsts ir tā, ka Dievs tev ir sagatavojis valstību, un tev ir šī valstība jāpaņem šodien. Tev ir jāiesakņojās viņā, jāpaņem šī identitāte, tas, kas tu esi, un Dievs tev lietos īpašā veidā, un tu skatīsies uz lietām pavisam savādāk. Ieņem to savu vietu, to, ko Dievs ir paredzējis. Dievs jau ir sagatavojis tev iepriekš, lai tu ieiet tajos plānos, to, ko viņš jau ir paredzējis. Dievs ir paredzējis tev dziedināšanu. Tātad tev ir jāsaņem šī dziedināšana, jo viss jau ir izdarīts pie krusta, lai tu to saņem. Dievs tev saka, ka viņš tev dod svēto garu, kas ir kā padomdevējs. Tātad ej un prasi, ka tev vajag šo padomu Dievam. Ej un prasi, lai viņš tev vairāk svētī ar šo svēto garu un ka tu tiec vadīts visās lietās. Dievs saka, ka viņš nodrošinās savus bērnus. Tātad ej un prasi, lai tev ir šis nodrošinājums, ka tev nav jālūdz maizi. Dievs tev saka, ka viņš svētīs ne tikai tevi, bet arī tavus bērnu bērnus. Dievs tev saka, ka viņa asinīs mums ir apsardzība. Tāpēc es saku, apklāj šīs Jēzus asins šodien ap sevi un visu tavu namu. Dievs saka, lai mēs esam kalpošanā, un tad, kad mēs būsim kalpošanā, viņš arī svētīs visu mūsu vajadzības. Dievs tev saka, lai tu šodien paņem šo autoritāti, to, ko viņš tev dod, jo tu esi ķēnišķīgs priesteris. Dievs tev dod autoritāti. Dievs deva saviem mācekļiem arī staigāt pār čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam, un viņš to saka arī tev. Tu vari staigāt pāri visam tam. Tu nevari piedzīvot, ja tu nestaigā. Tātad mūsu aktivitāte ir jābūt kustībā. Tev ir jābūt kustībā un jādara lietas un jāiet ticībā. Tātad staigājiet ticībā, jo to, ko Ebrejiem 11 saka, ko tik ticībā cilvēki nespēja izdarīt. Tāpēc Dievs tev ielic šo ticību tevī, lai tu iet uz priekšu, lai tu staigātu, lai tu darītu labos darbus un lai tu paklausītu viņu vārdam. Un apņem šos visus apsolījumus, ko Dievs tev saka par to, kas tu esi un kas tev pieder, un ej ticībā un dari lietas to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. Tāpēc aktivizē šo ticību sevī, aktivizē savu identitāti sevī, tas, kas tu esi Kristu, tu esi jauns radījums, un viss, kas ir bijis, ir pagājis. Un mēs staigājam dienu no dienas ticībā, no dienas gaismā un dienu no dienas spēkā. Tāpēc tu nepaliec tādā remdenībā, jo Dievs saka, remdenos viņš izpļaut no savas mutes. Tāpēc tev saka, lai tu esi šodien karsts pēc Dieva, karsts pēc viņa valstības un dzenies pēc Dieva valstības šodien, jo viņš tev ir sagatavojis lielas lietas, ne tikai, ka tu nomirsi, bet arī šodien šeit uz zemes tu vari visu saņemt. Tev Dievs viss jau ir sagatavojis, tāpēc aktivizē savu ticību un skaties uz Dievu, skaties uz Jēzu, viņš viss jau ir izdarījis pie krusta.
Tāpēc ņem šo Dieva vārdu un šos viņa apsolījumus un pieņem to sev ticībā. Un tu redzēsi lielas lietas, ko Dievs var darīt. Un tad, kad tu pieņem šo identitāti, tu arī lūgsi savādāk. Tavu lūgšana dzīve izmainīsies, tavu vārdi izmainīsies, jo tu paņem šo autoritāti un lūdz pret nešķīstiem gariem, lūgt pret pasaules kārdināšanām, lūgt atraisīšanu citiem, lūgt, lai saņemtu dziedināšanu. Tā kā tev viss ir iespējams, tikai paņem šo pozīciju, tas, kas tu esi Kristu, jo tev pieder Dieva valstība. Dieva valstība nav tikai priekš tevis. Dieva valstība ir, lai tu to nestu tālāk. Zini par to, ko Dievs tev dara, aktivizē savu ticību un sāc lūgt par citiem. Dievs savā vārdā saka, uzlieciet rokas citiem un lūdzīt par slimajiem. Tad, ja tu nelūks par citiem, rokas neliks uz viņiem, tu nekad neredzēsi, ka Dievs dziedina. Tāpēc ir jāsāk būt šī kustībā. Jo vairāk tu darīsi, jo lielākas lietas var Dievs darīt caur tevi. Tāpēc esi kustībā. Un tad pirmā lieta apzinies to, ko kas tu esi Jēzu Kristu un sāc kustēties. Es ticu, ka dienu no dienas tu paņemsi katru dienu šo Dieva vārdu sevī un kaut vai pasludinās ar savu muti šos Dieva apsolījumus, tu redzēsi Dieva brīnumus. Un, ja tev ir kāda liecība, noteikti sazinies ar mani caur e-pastu, kas norādīts kanālā. Varbūt, ka tev ir liecība, ar ko tu vēlies padalīties. Es tev saku paldies, ka noskatījies šo video līdz galam un tiekamies drīz.